pateikšu vienu lietu, ko es esmu sapratis, kas droši vien daudziem nav nekāds jaunums, bet tomēr gribās to uzsvērt, ka sajūtas var būt maldīgas. Mēs jūtamies dažādi, katru dienu cits garstāvoklis, cits noskaņojums. Man arī vienmēr nav jābūt sliktām sajūtām vai nepatīkamām sajūtām, lai tu pārstātu būt produktīvs. Citreiz arī ļoti priecīgas un ļoti patīkamas sajūtas, kur tu esi laimīgs un pacelāts un vienots un sajūtas, absolūta drošība Dievā. Esmu pilnīgi pārliecināts, pilns ar ticību. Tas ir tas, ko mēs asociējam ar kaut ko ļoti, ļoti labu. Bet esmu pamanījis, ka arī šīs labās sajūtas var citreiz novirzīt, izsist no ritma, kur tu vari sākt kļūt pielaidīgāks, kur tu vari atlikt kaut kādas lietas, kuras tu biji apņēmies, kur vairs nav spiediens, kur vairs nav vajadzība censties. Tagad mēs baudam, tagad mēs atlaižam. Bet ja iet runa par uzticamību, disciplīnu, par raksturu, tad šāda te dzīvošana uz sajūtām ir ārkārtīgi nestabila, un es pat teiktu bīstama ilgtermiņā. Ir kaut kā viegli redzēt negatīvu sajūtu un emociju ietekmi uz cilvēku, ka tas var būt destruktīvi, ka tam ir kaut kādas sekas. Bet labas sajūtas mēs tā neredzam. Tās bieži vien mūs aptina pirkstu. Un šis nav video par to, kuras ir labās un nepareizās sajūtas. Šis ir vairāk pašu modrībai, manai modrībai. Un aicinājums ikvienam paskatīties, kā tad mums ir katram savā personīgajā dzīvē. Vai mēs esam uzticami, vai mēs esam vārda turētāji, vai arī bieži vien mēs ļodzamies līdzi sajūtām. Jēzus tur kaut ko runāja par nama celšanu uz smiltīm vai uz klints. Es domāju, ka šo tēmu arī var labi attiecināt uz to, kad sajūtas nav pamats. Tas, ka es jūtos labi, nenozīmē, ka tas ir pareizi. Un tas, ka es jūtos slikti, nenozīmē, ka tas ir absolūti nepareizi visiem. Sajūtas nav mērķis. Tas ir vienkārši virziens. Vajag gudrību, stipru pamatu, lai, ja reiz esam apņēmušies kaut ko, mēs turpinam to darīt. Neatkarīgi no sajūtām, neatkarīgi no laikapstākļiem. Un tas nenozīmē ceļš ar perfekciju, kur visam jābūt perfekti. Arī Dievs runā par atgriešanos, par piedošanu, par žēlastību. Un mums vienmēr ir iespēja atgriezties, ja mēs
bijām apņēmušies un tomēr neizdarījām kaut kādu iemeslu dēļ. Bet tas mērķis ir izjust, ka tas nav labi un atgriezties un atkal celties, lai varam būt uzticami, lai varam patiesi augt. Esi svētīts!